Rēzeknes augstskolā 11. janvārī tika atklāta fotoizstāde Mirklis aizsargājamā dabas teritorijā. Šī izstāde tika rīkota Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada izskaņā. Fotodarbu realizācijā piedalījušies dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka administrācijas darbinieki, fotogrāfijās iemūžinot gan augus, gan dzīvniekus, tādā veidā parādot biotopu un sugu daudzveidību, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latgalē. Latvija ir dabas zeme. Šīs daudzpusīgās fotogrāfijas, kuras ir tapušas sadarbībā ar Rāznas Nacionālo parku, apliecina ne tikai to, ka daba ir jāsargā, bet arī jāmīl un jāciena, kā šis mazais ezītis. Izstādītajās fotogrāfijās ir atspoguļota daba un dzīve pie tās. Darbu daudzveidība ļauj katram izstādes apmeklētājam izvēlēties savu favorītu. Man liekas interesantas gleznas, kur ir safotografētas dažādas ainavas, un vismīļākā man bija ar zvejnieku. Kāpēc? Tādēļ, ka es dzīvoju Alūksnē, tur ir Alūksnes ezers, un ar draugiem arī esam gājuši uz zemledus makšķerēšanu. Diezgan interesanti, jā, iesaku. Rēzeknes augstskola rēķinās ar plašu apmeklētāju pulku un labprātīgi rīkot šāda veida izstādes biežāk. Jāsaka, gribētos, lai pat ne katru otro gadu, bet katru gadu šāds pasākums noritētu, jo arī pagājušajā reizē bija ļoti liela interese gan no docētāju, gan arī no studentu puses. Izstādē redzamie darbi ir objekti, kas atrodas Latgalē. Tās ir gan aizsargājumās dabas teritorijas, gan konkrētas aizsargājumas dzīvnieku vai putnu sugas, gan arī citas dabas vērtības, kas šeit sastopamas. Indriķis kundze stāsta, ka dabai mūsu dzīvē ir ļoti svarīga loma un ka cilvēkiem ir jādomā par nākotni un sekām, lai dabu neiznīcinātu. Es domāju, ka cilvēks varbūt bieži neapzinās to, cik liela vērtība viņam blakus ir. Un ar šīs izstādes palīdzību mēs gribētu uzrunāt cilvēkus, rosināt viņus padomāt un arī varbūt justies līdzatbildīgiem par dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paudzēm. Izstādes atklāšanu apmeklēja gan gados jauni, gan vecāki cilvēki, kamēr vienam daba un tās brīnumi ir sava veida eksotika, citam tā ir neatņemama sastāvdaļa. Es atnācu šeit, jo tāpēc, ka man pašai interesē daba, un es pati dzīvoju Rāznas Nacionālā parkā, tā apkārtnē tieši, un man interesē ļoti tā izstāde un fotogrāfijas, tā kā es pati arī fotografēju tā dabas parku pie sevis, Rāznā, jo es pie Rāznas arī dzīvoju un arī fotografēju tos skatus. Man ļoti interesē arī ārpus nedaudz Rāznas. Manuprāt, ļoti interesanti ir dzīvnieku attēli, ļoti skaisti. Tas kā parādīts viņu kustība, kad reizēm to ir garām un nemaz to neievēro, kā viņa dzīvo. Un šeit pavisam jūtos kā citā pasaulē dabas atspulgos. 2010. gads bija Starptautiskais bioloģiskās daudzveidības gads. Šī izstāde tiek rīkota godinot izskaņas tematiku. Darbi būs apskatāmi Rēzeknes augstskolas telpās līdz 28. janvārim, bet pēc tam darbi ceļos tālāk uz Daugavpili un citiem Latgales novadiem.